Neskatoties uz to, ka tavam podkāstam varbūt arī simtos ir skatījumi, tu ļoti precīzi esi nopozicionējusies ar saturu. Tu nemētājies pa labi, pa kreisi. Tu aicini tieši tos viesus, kas var runāt ļoti forši par efektivitāti. Tu stāsti pats savus case stadijus par šo tēmu, līdz ar to tu dabū klientus, kas, manuprāt, ir ļoti forši varētu domāms sasniegums. Kas arī paradoxāli, jo visiem liekas, Klau, tu man var garantēt skatījumus daudz. Tas nav mērķis, izrādās. Mērķis ir nemētāties, mērķis ir ļoti precīzi nopozicionēties, un tad trafīs. Redz, man jau 100 skatījumus, un ja es esmu dabūjis jau vairākus klientus, tad man jau ir šis skatītājs skaits pret kaut kādu rezultātu. Man jau var skatīties 10,000 un būt 0 klientu, vienkārši visi nāk un pafanot un izklaidēties. Es nedomāju par izklaidi. Ir, protams, arī jociņi tajos raidījumos, ja, un tādi baustāstiņi, ja, bet pārsvarā jau tas ir tiešām par izglītošanos un iedvesmošanos. Šis ir podkāsts, kura nosaukums ir podkāsts kā biznesa rīks. Un šajā podkāstā mēs runāsim ar tiem uzņēmējiem, kuri jau ir pieņēmuši lēmumu izveidot savu raidierakstu pirms pāris mēnešiem, pirms pāris nedēļām, un viņiem jau ir konkrēti rezultāti. Mēs gribam parunāt ar šiem cilvēkiem, lai saprastu, kādi ir šie biznesa rezultāti un kāda ir viņu pieredze. Līdz ar to šī konkrētā podkāsta mērķa auditorija ir tie uzņēmēji, kuri saprot, kā agrāk vai vēl būs savs podkāsts jāveido, bet vēl nav pieņēmuši to gala lēmumu. Un šīs dienas viešņa ir Ilze Čerevko, viņa ir podkāsta Strādā gudri, nevis smagi autore, un viņa jau pirmajos 7 raidījumos jau bija brīnišķīgi rezultāti, 2 ļoti lieli klienti. Lecam iekšā mūsu šīs dienas raidījumā. Mums šodien studijā Ilze Čerevko, podkāsta Strādā gudri, nevis smagi autore, kuriem man liekas, ka kaut kā tagad ir jau jubileja. Gads ar pāri 20 podkāstiem. Un šīs te rubrikas mērķis ir iepazīstināt vispār Latvijas autoriju ar to, ko tas nozīmē ražot un veidot savus autorraidījumus, podkastus, cik tas ir viegli grūti un kādi ir tavi rezultāti. Bet vispār, tagad ir gads pagājis, kādas tev galvenās atziņas? Tad, kad es domāju par podkāstiem, es jau sen domāju, ja, tā kā, un tad uzradies ar šo podmēdija, un vēl sākumā nebija, kad liekas podmēdija, un es domāju, ja tu esi sācis to, un tu to esi sācis, tad man ar tevi jāiet kopā. Sākumā man likās, ka tas būs vienkārši. Ierakstu raidījumu publicē. Un tagad es saprotu, cik daudz darbu, un tas prasa, tāpēc arī man ir tikai 20 pār raidījumi, jo es pati visu daru. Es pati filmēju, es pati montēju, es pati meklēju cilvēkus, pati veidoju šo scenāriju, ko tu man iemācīji izdarīt. Tas nav viegli. Tas ir forši. Labi, atziņa, ka tas nav viegli. Un kādi ir bonus, kāpēc tu vēl projām to dari? Tas ir... Zini, kāpēc es to daru? Tāpēc, ka katrs raidījums, ar ko es ierakstu, ar kuru es parunāju kādu viesi, es kaut ko iemācos, man tas ir interesanti. Un es zinu, ka tas ir interesanti arī citiem, tāpēc to daru. Jo pēdējā raidījumā par KPI-iem, kur mēs runājām, vēlreiz pārliecinājos, ka viss nav jādigitalizē. Ja? Digitalizācijā nevajag KPI-us digitalizēt, un to es iemācījos pēdējā raidījumā, piemēram. Es mācos, un tā kā tad viesa kaut ko. Jā, forši. Arī komunikācijas prasmes var attīstīt podkāstos. Protams. Un arī montēšanas prasmes un tehniskās prasmes, jā. Jā, tiem, kuriem patīk ķimerēties ar visam montēšanā. Bet man liekas, pats svarīgākais ir, ko tu man teici pēc 7, 8 raidījumiem, ka tev bija pirmie klienti jau parādījās. Jā, protams, jā. Un šobrīd, tie klienti, kas man parādījās, ar tiem es dažiem vēl arī strādāju. Daži jau ir aizgājuši savu ceļu, jo man nav mērķis būt helikopteru mammai un visu laiku to uzņēmumu pieskrīt, viņiem pašiem ir jāaiziet dzīvē. Bet šobrīd man ir plānā arī sadarbība ar vienu apmācību organizāciju, kur es pasniegšu lekcijas. Tas arī ir atnācis. Es esmu bijuši arī ar vairākās apmācību iestādēs pasniegt tādas mazas vieslekcijas, parunāt par to tā vienkārši just for fun, bez kaut kādas arī naudas. Man vienkārši par to patīk runāt, jo viņi man neatcinisēja. Tu drīz dalīties, kas ir par klientiem, kurus tu nevari? Jā, viens bija uzņēmums, kurš nedarbojās ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, un tad mēs gājām un mēģinājām saprast, kas tad ir tas, kas viņiem ir par daudz šajos procesos, un tas viņus šos procesus padara par ļoti smagus, un sākotnēji, un arī, rezultātā bija arī tas, kad mēs sapratām, piemēram, HR
personāla daļa tur vispār nav vajadzīga, jo viņi nenodarbojās tieši ar to, kas ir vajadzīgs personāla daļai, bet vienkārši rakstot Excelos vai Word laika tabeles, jā. Ilons Masks ieradies un teica, ka klausies šodien performanti mēs tikai kancelējam. Nu jā, man arī neliejās tur saprotams, kāpēc tik daudz juristu vispār vajadzīgi uzņēmos, ja to var āpakalpojumā ņemt un tas var maksāt lētāk. Bet, Visu atlaidēt? Nē, juristu laikam palikam. Bet mēs arī tur esam piespēlējuši cilvēku, kas viņiem palīdzēs finanšu lietas sakārtot, jo tur bija ļoti liels vajadzīgs inputs, tāpēc vienkārši mēs ne, bet mūsu sadarbības partneri tur to dara. Tā kā tā, jā, nu tad... Bet tu to plieni varbūt tikai tāpēc, kad tā uzņēmuma vadītājs dzirdēja tavēju stāstu. Jā. Kas izrādās strādā. Tas strādājas arī LinkedInā, vienkārši sēž un man uzraksta. Dzirdēju jūsu raidījumu, lūdzu apbrauciet pie mums uz Jelgavu. Parunāties. Tā kā lekcija nolasīt. Jā. Super. Bet tas arī vēl ir kaut kāds kontaktu veidošanas tāds arī pasākums uz lekcijām tevi aicina. Nu teiksim tā, tas ir, ja tu sāc taisīt podcastu, tad reiķinies, ka kādā brīdī, kāds pie tevis var vērsties, un es arī savos podkastos aicinu, ka varam sazināties, ka var man rakstīt, un tie, kuriem tas interesē, to arī dara, jā. Forši. Jā. Tā kā sākotnējais, protams, man bija tāds altruistiskās mērķis, ka es gribu vienkārši par to runāt. Es esmu tik daudz dzirdējis, iemācījusies, piedzīvojis, es dzinu ļoti daudz labus cilvēkus, kas to var pastāstīt, kurus neaicinu uz citiem podkāstiem, ja? Bet viņiem ir tās zināšanas, tāpēc es gribēju iznest saulītē tās zināšanas. Neliels pārtraukums mūsu podkāstā. Jā, mēs šeit runājam par ļoti daudz biznesa idejām, bet tām nebūs nekāda jēga, ja jūs par to nerunāsiet, ja jūs par to nestāstīsiet. Tāpēc uzņēmumi meklē jaunas komunikācijas formas, kas varbūt ir draudzīgākas ar auditoriju, salīdzinot nekā reklāmas. Tāpēc uzņēmumi pašlaik meklē iespējas, kā ar minimālu laika investīciju varētu izveidot profesionālu podkāstu sezonu. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešama komanda. Latvijā ir šāda komanda, tas saucās podmedia.lv, tā ir režisoru un žurnālistu komanda, kas veido profesionālus scenārijus priekš podkāstiem, un mēs strādāsim ar jums absolūti individuāli. Mēs nodrošināsim arī visu tehnisko pusi, pielāgosim arī telpas tieši jūsu nozarei nepieciešamiem raidierakstiem. Mūsu mājaslapa ir podmedia.lv, satiekamies uz īsu sarunu, un mēs jums izstāstīsim, kā varētu izskatīties jau jūsu nākošais raidieraksts. Tagad atpakaļ pie raidījuma. Bet tu arī piekrītam apgalvojumu, ka jau tagad ir visi tie populārie cilvēki ir izvizēti pa visiem Latvijas podkāstiem. Jā. Bet tu arī patērē patu, ne? Raidieraksts. Jā, es skatos, protams, bet man tiešām patīk, ka parādās svaigas asinis šajos podkastos. Jā, manos raidījumos nav bijuši tādi super populāri cilvēki. Starp citu, viens no pirmajiem raidījumiem, kur man bija viens uzņēmējs Kristofs Laipinieks, kurš jau pēc sāk parādīties arī citos podkastos, jā. Bet pārsvarā, jā, tie ir nozares profesionāļi, kuriem es runāju, jo arī, cilvēki, kuri par tām lietām interesējas, ja viņi ieslēdz podcastu, viņi ieraugtu, piemēram, Ruslanu Sosinoviču vai Georgiju Baklovski, tas ir brands lean un efektivitātes nozare. Jā, tieši tā, man liekas, kas ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka Tedi klausās, tie cilvēki, kas ir saistīti ar līnu, ar efektivitāti un kuriem būtu aktuāla tavējā tēma, kas ir rūpnīcu vai lielu uzņēmumu efektivizācija. Jā, tie ir pirmkārt šīs nozares profesionāļi, bet arī uzņēmumi, kuri domā par to. Un, piemēram, nākamais raidījums būs ar Lindu Liepiņu no DHL, kura stāstīs par pieredzi, kā viņai no sākuma līdz galam 20 gadu strādājot DHL-ā, sakārtojot tos procesus, kādus rīkus viņa ir lietojusi, kā viņa to ir viesusi, kādas pretestība ir bijusi tā pieredze, kā citi uzņēmumi to ir darījuši. Tas arī ir kā iedrošinājums tiem, kuri domā par to, redzot šo pieredzi, motivēties, iedrošināties un iet uz priekšu. Jā, man liekas, ka tā tava podkāstu veiksmē ir ļoti interesanta analīze, tāpēc, ka tie skatījumi varbūt arī nav tādi kā virziena Armanda Broka podkāstam, kur ir 30,000 un 40,000 skatījumu rādījumā.
Un tev ir, cik tev ir tagad tā kā vidēji? 1000? Nu man, nē, tas vēl ir 100, tas ir vēl 100, jā. Tas ir YouTube, vai mēs skatāmies 100? Jā, es neesmu saskaitījis kopā Spotify parasti čičupi mazāk. Jā, YouTube bet, tad tu varētu būt, jā. Jā, jo arī mediju aģentūras arī saka, ka YouTube pēdējos 2 gados Latvijā iegūst savu renesansi. Ir tie cilvēki, kas ir televīziju skatījušies un patērējuši 50+, 60+ kategorijā pārmetās tagad uz YouTube, un Latvijā YouTube ir ļoti, ļoti spēcīga zona. Bet ko es gribēju teikt, ka neskatoties uz to, ka tavam podkāstam varbūt arī 100 ir skatījumi, tu ļoti precīzi esi nopozicionējusies ar saturu. Tu nemētājies pa labi, pa kreisi. Tu aicini tieši tos viesus, kas var runāt ļoti forši par efektivitāti. Tu stāsti pats savus case studijus par šo tēmu, līdz ar to tu dabū klientus, kas, manuprāt, ir ļoti forši varētu domāms sasniegums. Bet arī paradoxāli, jo visiem liekas, Klau, tu man var garantēt skatījumus daudz. Tas nav mērķis, izrādās. Mērķis ir nemētāties, mērķis ir ļoti precīzi nopozicionēties, un tad trāfīs. Redz, man jau 100 skatījumus, un ja es esmu dabūjis jau vairākus klientus, tad man jau ir šis skatītājs skaits pret kaut kādu rezultātu. Man jau arī var skatīties 10,000 un būt 0 klientu, vienkārši visi nāk un pafanot un izklaidēties. Es nedomāju par izklaidi. Ir, protams, arī jociņi tajos raidījumos, ja, un tādi baustāstiņi, ja. Bet pārsvarā jau tas ir tiešām par izglītošanos un iedvesmošanos. Jā, un kas ir ļoti svarīgi, tavu klienti ir B2B klienti. Jā. Un tu tieši dabūji B2B klientus ar podcastu. Kā tu to skaidro? Tāpēc, ka mana autori ir uzņēmumi. Jā. Tie privātpersonas arī, jā, bet bija man viens raidījums, kur es stāstīju par savu kā, efektivitātes eksperta ikdienu, kur un tad man arī bija komentāri par to, ka super, paldies, ir paņems līdzi kaut kādas lietas, bet pārsvarā tie ir uzņēmumi. Protams, kā līni var ieviest arī mājās, un varbūt man vēl taps kāds raidījums, gribus atrast kādu super efektīvu cilvēku, kam māja ir tā kā aptieka, un tad varētu par to parunāt. Bet tie ir uzņēmumi, jā, kas ir. Ja, tas nozīmē, ka no podcasts klausās uzņēmēji. Uzņēmēji, jā. Un tāpēc arī ir... Es daudz par to runāju, un man baigāk jārunā tieši LinkedInā. Tur ir tā autorija, kura var arī uzzināt par to. Jā. Vispār Latvijā no maniem novērojumiem ļoti mazi tie uzņēmēji, kuri taisa savu zīmolu podkastus. Piemēram, Svetbanka podkasts. Un es pat nevaru nosaukt kādu vēl citu uzņēmumu, kuriem varētu... Jā, Visma. Vismā ir? Vismā ir Horizon, jā. Viņiem ir savs podkasts. Asketika. Mikēlim Baštikam ir podcasts, to var tā saucās viņam Asketika. Jā. Tagad es laikam... Bet tu kopumā, mums ir jāmeklē. Tas nav tā kā ļoti, ļoti izplatīti traks. Parasti ir podkastiem saprot individuāls personības, piemēram, Armāns Broks tur vai tur... Vils Jansons arī savu biznesu tādā veidā laikam. Niks droši. Niks, jā, Niks Jansons, jā, viņam, kā viņam saucās, viņam bišķiņ cits brands, viņam ir tā kā Stay Sharp podcasts, bet tas ir... Viņš jau caur to savu biznesu, jā, reklamē. Tā kā viņš ir... arī tajā zīmolīgajā virzienā. Bet pārsvarā Latvijā tā vēl ir tāda neizkopta tāciņa uzņēmējiem taisīt savus podkastus. Jā, zini, kā privāti uzņēmēji ir aizņemti. Mēs jau arī to daru uz sava brīvā laika rēķina ļoti daudz. Un otrs ir atrast to nišu, par ko tu vēlies runāt, starp citu mūsu kopējā paziņa Jana. Spirīdova, viņa arī runā par saviem nekustamiem īpašumiem, kas ir viņas tēma. Jā. Un ir ļoti daudz uzņēmumi, kuriem ir ļoti interesants tēmas. Un tieši tā liekas, kam tas interesē. Bet arī tad, ja tas interesē konkrēti cilvēkus, viņi ir laimīgi, ka tu esi ar to savu podkāstu. Tieši tā, un tu trāpi ļoti precīzā nišā. Jā, mēs arī vai podkāstu biznesa modus, un viņi tieši par nekustamiem īpašumiem ļoti detalizēti, ļoti daudz foršas informācijas par juridiskām tēmām un par saviem sīkumiem, kā ar kaimiņiem patīk galā un nemaksātājiem, ja tev ir ieteikti nemaksātāji. Es Jānis podkāstu iespējā aizbraucu uz Jūrmalu tieši izpētīt un apskatīt Beņģamiņu namu. Tā. Okay. Es vienā bingā. Es redzēju to, ka mana meita teica, ka viņa grib to namu. Aha, skaidrs. Jā, viņu pirks. Labi, tu vispār arī ir vērti. Un atjaunos. Jo ir ļoti nobūcis. Jā.
Ok, labi. Mans novērojums arī tāds, ka uzņēmējiem liekas, ka podkāsts ir ilgtermiņa apņemšanās. Un tāpēc ir viņi tā kā, jā, mēs zinām, to vajag darīt, bet tagad tā ir cits prioritāts. Jā, tāpēc ir jāplāno. Man ir Google Sheets, kurā man ir viss šis gads saplānots. Man drusciņ tas plāns ir nobricis dažām lietām, bet es turos pie tā plāna 2 podcastu mēnesī. Es zinu līdz pat decembrim, ko es aicināšu, kurus cilvēkus, un tēmas, par ko mēs ar viņiem runāsim, jo tas nav tā, ka podcasts beidz, kas būs nākamais, par ko tas ļoti grūti, un tad tev pazūd tas vispār tas mērķis un stratēģija. Jā, bet patiesībā, vai tu esi domājis par kaut kādām mazām mikro rubrikām, teiksim, 3 raidījumu rubrikā, kas būtu nedaudz savādāk kā leņķī par tavu pasauli? Man jau tāda ir. Tev ir, jo tev ir sponsori. Jā. Pastāst par sponsoriem. Tā kā tēma ir par efektivitāti Lean, tad mani uzrunāja Biznesa efektivitātes asociācija. Šogad viņi izlaiž jaunu grāmatu Lean līderība. Un mēs šogad kopā ar Biznesa efektivitātes asociācijas vai finansiālu atbalstu veidojam 12 raidījumu ciklu Lean līderībā, kur manas pieminētā Linda Liepiņa ir tieši no šī cikla par to, ka mēs zinām visādas metodes, kādas ir vajadzīgas, lai efektivizētos, bet viss jau atkarīgs no cilvēkiem, kas to dara. Mēs runājam tieši kādiem cilvēkiem ir kādām prasmēm un kādām īpašībām jāpiemīt cilvēkiem. Un tas ir sadarbībā ar Biznesa efektivitātes asociāciju, šis cikls ir tapis un iet uz priekšu. Viņi tevi sponsorē? Jā. Tad tas nav noslēpums, mēs drīkstam to publiski runāt. Nav. Un kas man liekas ir ļoti forši, jo podkāsts ir garais formāts, šķiet, ka televīzijas raidījums viņam piestāv patiesībā, ja tur ir šīs te reklāmas un labi, un viņi tev arī nosedz arī kaut kādā veidā izdevumus? Jā. Pilnēšanas vai kas tur, jā? Jā. Tieši tas ir stāsts par to, ka viņi tā kā finansiāli atbalsta šo raidījumu tapšanu. Jā. Un kā tu integrē tās reklāmas? Šobrīd vienkārši tas ir baneris fonā, un tas ir par to, ka mēs esam, ka šis cikls kopā ar Biznesa efektivitātes asociāciju, un starp citu 2 vai 3 uzņēmumi ir iestājušies Biznesa efektivitātes asociācijā pateicoties podkastam. Viņi izdzirdēja, mums arī bija raidījums tieši, kas ir asociācija, ko viņa dara, un tādā veidā arī, jo daudz jau nemaz nezinu, ka ir tāda asociācija. Jā, un tā kā viņiem labi, tev labi. Jā, tas garais formāts dara brīnums. Viņš dod iespēju cilvēkiem daudz dziļāk iezināties tajā tēmā, kas viņiem varētu interesēt. Un no maniem novērojumiem tā, jo ilgāk cilvēks uzkavējās tavā pasaulē, ideju pasaulē, jo lielāk viņam ir vēlme būt daļai no tās pasaules. Tas arī tas šarms šeit garajam formātam. Labi, tas būtu par sponsoriem, ko es arī aicinu pilnīgi visus. Tas nenozīmē, ka jums jāražo reklāmas tuvība, kaut gan es arī savos podkāstos vienmēr lieku reklāmas, tas ir pilnībā normāli. Paskatoties Gundegas Rojas podkāstu, tur ir 3 reklāmas, kas mosēc izdevums. Bet viņi nekaitina, viņas nav garas, vai? Jā, bet viņas vienmēr var taisīt arī tā, kad ir pats vadītājs. Arī pasaka, Klau, 10 sekundēm mēs gribam vienkārši pateikt paldies Rikšēta Kombākijai, jo viņam man ir palīdzējuši šo podcastu vispār sarežot. Tā kā jūs gribat dabūt no viņiem freebie kaut kādu, tur nokļūt tādā apakšā, reku description zonā ir viss, ejam apakaļ. Tas ir viss. Un tā ir baigā vērtība, man liekas. Tad ir jāpasaka arī paldies manam darba devējam, Monēla Latvija, kurš tad citu ļauj man to darīt. Monēla Latvija ir nodrošinājis man ar šiem tehniskiem līdzekļiem, un arī ar telpu mēs esam iekārtojuši mazu studiju, kura jau var palikt par mazu, jo es augstākais uzaicināt tikai 1 viesi, un ja man nav 2, tad man ir jāzina ārā kolēģi no biroja, un man ir apsolīta lielāka telpa. Nopietni? Jā. Kā man nejūt vērtību no tā, kad tas studija ir viņa telpās? Mēs neesam ar Moneo uzņēmumu vispār nekādā kaut kādā konfliktā par to, ko es stāstu un ko nodarbojas Moneo Latvija. Moneo Latvija nodarbojas ar uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu ieviešanu, tātad procesu digitalizēšanu. Bet, lai to procesu digitalizētu, vispirms viņš ir jāsakārto. Jā. Un caur šo mūsu raidījumu mēs arī esam sākuši sadarbību ar vienu džeku, Kasparu Bārtilsonu, kurš bija arī manā raidījumā vienā kā viesis. Un viņš daudziem mūsu klientiem palīdz tieši kārtot procesus, jo digitalizēt haosu
tas nav efektīvi. Tātad mums arī tur ir forša sadarbība tapusi. Un mēs arī esam sākuši veidot tādas lukturīšu spēles, kur aicinam uzņēmumus ražot lukturīšus ļoti nesakārtotā procesā, tā viņi to procesu sakārto un visu uzlabošos procesus, un mēs mācam caur, teiksim tā, mēs esam kopā un nejaušo efektivitāti, jo tas nav atdalāms. Ja tu gribi digitalizēties, tev ir jāefektivizējas un jāskatā procesu. Un jums arī ir monēja smugs zīmols aiz muguras studijā. Jā. Visiem jauki. Jo, zin kā, visi baidās no reklāmām, jo tas vārds latviešu valodā viņš skan briesmīgi. Bet šajā te dzīvajā, ļoti personiskajā formā, kas ir saruna, vienkārši pieminēt kaut ko tā jau arī ir savā ziņā arī, Jā. Tas viss ir organiski, tas nav mākslīgi. Jā. Es man gribēju atgriezties pie tiem maziem īsajiem kampaņu veids formātiem, kas ir patiesībā mehānisms, kā jebkurš uzņēmums varētu uzsākt savu podcastu veidošanu, jo viņi uztaisīja, jo pirmā raidījuma pateikt, klaus, būs tikai 5 raidījumi. Mēs šeit 5 raidījumos par savu iekšējo projektu tikai un vienīgi runāsim. Un tas ir viss, pēc 5 raidījuma beigsies tas viss pasākums. Un tāpatās pēc kaut kāda laiciņa varbūt tagad būs tikai 3 raidījumi. Ja? Jo, piemēram, McDonald's bija podcasts, kas saucās Mērce. Kanādas filiālē. Viņi tajā 3 raidījumu podkastā diskutēja par to, kāpēc viņiem aizkavējās konkrētas ļoti garšīgas McDonald's mērces piegādes, un klienti bija ļoti neapmierināti, un tādā veidā viņi risināja savus PR laupējumus. Jā. Tā kā tur ir, tā kā es gribēju vēstīt uzņēmējiem, ka tas nav ilgtermiņa projekts uzreiz, ka tas uz 3 gadiem jāparaksta līgums ar vēlnu, ja, kas sacīja, bet jums var vienkārši nostādīt spēles noteikumus, un viss aiziet. Jā, jo man šobrīd man plāns ir uz gadu. Tad jau redzēs, kas būs nākamajā gadā. Jo arī biznesa efektivitātes asociācija mēs runājam šogad, mēs runājam par līderību. Nākamgad varbūt par kaut ko citiem mums aiziet. Jā, tā kā. Tas, kas man liekas, kas tev baigi labi izšāva, ka tu sāki ar storytelling. Galvenais, tu ļoti riskanti, mēs taisījām no tev pāris solo podkastus, kas ir Milz viena pati, mauc ar tekstu, bet tas teksts bija super labi izstrādās tādā ziņā, ka mēs veidojām stāstu par to, kā tu palīdzēji konkrētai rūpnīcai tikt galā ar problēmām. Un man liekas, ka tur tā pārdošana arī notika netiešā veidā, dabiski, bet ļoti pārdodoši. Kaut ar man novērojam, ka solo podcasts vispār nestrādā. Ja tā, pēc skatījumiem, ja mēs ņemam, bet pēc finansiāliem rādītājiem, tam viņš tieši, man liekas, ļoti labi strādā. Tam solo podkastam tur ir tiešām, tu saki, tā ir mano izrāde. Jā, un tad ir jābūt interesantam. Bet tad ir saturs rītīgi jāslimpē. Tu nevari lasīt lekcijas. Jā, nē. Tas ir... Man bieži vien, ja medicīnas pārstāvi nāk, taisīt podkāstus, viņi saka, es gribu izglītot to sabiedrību un aiziet tur tādas lekcijas. Tas īsti var neuzķert. Jā, tur jāstāsta stāsts, kā es palīdzu neatrisināt cilvēkiem problēmas. Tas vairās solo podkāsts ir labi strādāt, kad tu esi studijā un tad, kad tu esi kaut kur ārpusē, un tev viņš samiksēts, jo man bija arī daži raidījumi tādi, kad es biju kā studijā, bet man bija intervijas iefilmētas ārpus, un tad es viņus tur miksēju. Tas bija arī tāds. Jā, tas bija tas hibrīda variants. Jā, tas ir, bet tad patiesībā vai komanda. Tad tev vajag cilvēku, kas tev visu izdara tehniski, tu viņam pasaka vienkārši, ko es darīšu, un lai viņš nodrošina to visu. Jā, man ir tādi tehniski izaicinājumi bijuši, un arī dažos podkastos to vēl sajūst dažos, bet es mācos, un tad man mācīja platformu, nekādi nepatīk, lai iet ārā. Jā, to vienmēr var, jā. Kādi ir tā novērojumi? Kas ir tas, ja tagad kāds cits cilvēks tevi klausās un viņš grib pieņemt lēmumu taisīt podcastu, kam būtu jāpievērš uzmanības sākuma posmā? Mērķim. Ko tu gribi sasniegt savu podcastu? Jā. Tev ir jābūt vismaz 10 raidījumiem uz priekšu plānam, ko darīt. Otrs, meklē cilvēkus, kas jau taisa podkastus, skaties pēti viņu studijas, palūdz, lai pavilās ar pieredzi. Jā, varbūt neieguldīties uzreiz tehnikā, bet paņemt kādu pakalpojumu no ārpuses un tad saprast, jo es arī ļoti daudz eksperimentēju. Man bija šāds mikrofons kā tev, es paliku pie šī mikrofona, man bija rokas mikrofons vienā podkastā, man bija arī šie pieliekamie mikrofoni, tā kā, eksperimentēt uzreiz, neieguldīties uzreiz ar tehniku. Jā,
galvenais ir mērķis, un lai tu no tā pats gūsti baudu un gandarījumu to, ko tu dari. Kā tev tas patīk un aizrauj. Man, piemēram, jebkad arī būtu nulli skatījumi, un man patīk tas, ko es esmu tas raidījums, kur es esmu pati iemācījusies un uzzinājusi daudz ko jaunu. Man tā būtu ļoti fani. Jā. Mans aizstāvums būtu pievērst uzmanību. Sākumā es teiktu, pirmiem 3 raidījumiem paņemiet komandu. Nevajag to sākumā darīt pašiem. Tas būs ļoti, ļoti sarežģīti un grūti. Un no maniem novērtējumiem 40% no veiksmes podkastam ir vadītājs un viesis. Cik interesanti ir tā ķīmija, cik interesants ir personības. Vai vispār tie cilvēki neizslēdzās apmāti, kad ieslēdzās prožektori, tas saucamais naktstāviņa efekts, kad viņiem aiziet vienkārši, ak, Dievs, man taču klausīsies tagad 1000 cilvēki, un man tagad jābūt pareizam. Un tā pareizība tajā komunikācijā nogalina jebko. Tas ir tāds pilnīgi kaut kāds liekas uzstādījums, kas man pašam liekas, ka Dievs, esmu nepareizs. Un tie raidījumi, kuros pirmkārt ir brīvs personības, un otrkārt viņi tiešām grib dalīties ar vērtīgu informāciju, nevis ar pareizu kaut kādu informāciju, tie ir super, ļoti labi aiziet. Tie ir 40%. Nu, kā tev izstāst? Kas ir tavi veiksmīgākie raidījumi? Starp citu, jā, es gribēju arī, es tev piekrītu par to viesa izvēli. Jo es ļoti skatos, un man pirmie tiešām es atlasīju tādus, kurus zināju, ka viņiem nav problēmas runāt, jo, redz, tie eksperti, kurus aicinu, viņi jau pasniedz lekcijas, viņi piedalās visādās konferencēs, viņiem tiešām nav problēmas ar runāšanu. Dažiem ir, viņi saka, kameras priekšā neesmu runājis, jā. Bet es saku, vispār neskaties to kameru. Skaties uz mani. Tev nav jāsnās kamerā un jālas ziņas, un tas ir tas viesis, tēma, un jautājumi, un tas scenārijs, ko es nevaru tā, runāsim, un gan jau kaut kā sajies, tev ir jāizdomā, ir sevišķi man, ja es gribu, kad es aicinu viesi, es zinu, ka es no viņa gribu izvilkt to informāciju, un man ir jāiet, kamēr viņš atklājās. Un es arī aizsūtu saviem viesiem vienmēr jautājumus, lai viņi ir sagatavojušies, lai viņi nejūtās nērti. Bija viens man raidījums par izsavu, kurš čali paņēma uz izbrīnu, tad viņš tā, tas nebija scenārijā. Ja? Nē, šo es neatbildu, jo tu man neatsūtīji šo jautājumu. Nē, viņš vienkārši nebija sagatavojies, un tas bija tiešām tāds, es prasīju, vai ISO var veikt arī juridiska persona, viņš tā, drusciņi. Viņš nezināja, jā, sašābījās. Jā, sašābījās. Tas jau tā ļoti cilvēciski. Man liekas, šajā situācijā vienkārši jāsaka, klau, Ilzies, nezinu līdz galam, es pārbaudīšu, tev atsūtīšu info. Tad viņš izgāja no situācijas, bet jā, likās, es viņam to lidī pateikusi, jā. Jā. Labi, bet kuri tev liekas, ka jums vienkārši nevarējāt beigt runāt, un jūs vienkārši bijāt uz viņa? Ar Matīs Kolitānu, kur mēs par 7 efektīvu cilvēku paradumiem runājam. Kas tur tā labi nostrādājām? Matīs pieredze, tie tipi un triki, kā viņš plāno savu dienu, un tas viņa tā pieredze, man gribējās vēl uzzināt. Tad bija raidījums ar Kārli Urbānu par KPI, jo šī tēma man ļoti interesē, un es daļu no jautājumiem nemaz neuzdevu, jo es sapratu, ka būs pa garu. Es mēģinu iekļauties stundā, bet man ir apmēram. Tas ir par maģiku, jo jautājums uzdod visi, bet dažreiz notiek kaut kāda maģija. Kas ir tas, ja mēs panalizējam to maģiju? Kas notiek ar tiem 2 cilvēkiem, ka pēkšņi tagad ar Matīs Kolitānu vienkārši kaut kas notiek? Es nezinu, droši vien, ka tad, kad tu uztver to kaut dzīslu, un ka jums aiziet tā tēma, un vērās vaļā nākamais autu, un es vēl šito vēlos pajautāt, šo. Es nezinu, tā tēma, tās kaut sinerģija, arī tā cilvēka atklātība, ka tu jūti, ka tu vari iet tālāk, ka viņš tev pastāstīs vairāk. Bet tas atkarīgs arī no viņa iekšējiem kaut kādiem uzstādījumiem, kāds ir mans publiskais tēls. Jo kādiem cilvēkiem ir savs robežas. Jā, man ir publiskam tēlam jābūt taisnam mugurā, un man ir nostādītā balss, un tikai šādi es drīkstu runāt publiski. Un katram cilvēkam ir nedaudz savādāk priekšstati. Un man liekas, ka tā priekšizpēte ir tas arī, kas ir svarīgi. Ja mēs nepazīstam tos cilvēkus, apstās, kā viņi citos podkastos runā, ja viņiem ir tāda pieredze bijusi vai kaut kur, ja nav nekur internetā, nekur publiski pieejama kaut kāds fragments, kur tas cilvēks runā, ir riskanti. Man ir tādi, kuriem es esmu fīšusi kā pirmais podcasts, lielākā daļa. Man arī pāržīrieši. Man lielākā daļa, un es
Piemēram, Linda Liepiņa, ar ko mēs runājam no DHL, es par viņu vispār ļoti maz zinām. Viņa piespēlēja kā foršu profesionāls, domāju, ok, kā būs, būs. Jā, bet man liekas, ka viņi būs labi. Viņi būs jaudīgi, jā. Tā kā... Jo tiem cilvēkiem ir jābūt patikšanai, tā kā runāt publiski. Šajā gadījumā mums tikai varbūt labi viens vai divi tehniskie cilvēki vēl blakus vēl stāv, bet 1000 cilvēki kamerās skatīsies mūs. Bet ir jābūt tam kaifam, lai nav tā bremze, jo tas bloks un tā bremze iekšē, tas psiholoģiskā tā trauksme, viņi to raidījumu var padarīt diezgan nebaudām. Bet redz, tajā tā cilvēku uzrunājot, tas cilvēks arī vēl pateikt, nē, šis nebūs, ok, viss fine. Bet, ja viņš ir piekritis, tad jau tā, man liekas, 50% vēl tā, ka viņš jau būs labs. Bet ir arī stratēģija, kā var tikt galā arī šādiem cilvēkiem, kas uztraucās, viņiem jātaisa priekšspēte, tā kā priekšintervija, precīzāk sakot. Sazvenamies, Zoomā kaut ko sarunājam, tikšanos un mēģinam izvilkt ārā no viņa tos garšīgos stāstus, garšīgo foršo informāciju, bet mums jābūt tajā režisora stāvoklī, kad mēs jūtam, šitas varētu labi nostrādāt. Un tad pēc tam, kad mēs viņam sūtam telefonā, uz ko gatavoties, mēs esam klausot, gribētu, ka šito stāstiņu mēs izrunājam. Tad vēl šito un tad vēl šito. Kā tev tas šķiet? Jā, un es vienmēr arī viņus nomierinu, es saku, mēs visi varam sapatēt. Es esmu iemācījušies notēt, mēs visi varam sapatēt, jā. Ja tev, es arī esmu jūtis cilvēkam iedalsts, ja tas uzreiz stop, esmu padziļies ūdeni, atpūties, nav tev sarkanam palikušam, tev jāatbild, ja. Tā kā esmu nomierinu, tā nav tiešraide. Jā. Bet kur tu no citiem Latvijas podkastiem klausoties, esi jūtus, kad ir tā saķere tiem cilvēkiem, ka tur tā tik interesanti, ka nevar beigt klausīties? Ir kaut kas pēdējā laikā bijis? Vai jāzem? Vai es tagad... Es neatceros pēdējā laika, bet man liekas, tie Džiliņžēri ir bijuši tā, ka tur ir bijuši tādi redzījumi, ka liekas, viņiem tur forši aiziet. Laurai cilvēki jaudā ir tādi redzījumi bijuši, bet es teikt nevaru tam nosaukt konkrētu redzījumu, ja? Uzreiz tā. Man patīk ar biti, kur broks ar biti blieza. Un tiešām savās bliest bija tas pareizāk. Jā, viņš arī blieza ar austu gulu, jā, tas arī. Tas gulu, es kaut kā... Labi, es noklausīšos. Tas, laikam, bija vienīgais, ko es neesmu noklausījies no par to. Es nezinu, man tāds priekšstats bija, ka nebūs. Bet labi, ka tu tagad iesaki. Jā, ar biti. Bet kāpēc ar biti? Man likās, ka viņi... Es ar Andris biti, ja tu klausies. Tā tevi visas podkastus klausīt. Jā, tieši tā. Un kas tur ir tas maģiks? Viņa harizma, viņa personība, viņa profesionalitāte. Viņa, es šodien, starp citu, braucos uz šeit, klausījos Latvijas darba devēja konfederācijas, viņš ir prezidents, jā, sēdi no 20. marta, kur viņš bija uzaicinājis Annu Lašrādenu, valsts kancelējas vadītāju, viņi runāja tieši par izmaksu samazināšanu valsts pārvaldē, par līniju valsts pārvaldē. Fantastiski. Man liekas, ka viņš nebaidās būt atklāts un tieši. Viņš bija ļoti tieši. Un man liekas, tajā raidījumā Brokam arī tāpat foršā īpašība. Viņš var pateikt, kas ir zemesvītras, aizsvītras, šitos mēs neņemam kuģī vairāk, jā. Un ar šitiem mēs strādājam. Un viņi galvenais nav kritizētāji tādā ciniskā izpausmē, bet viņi ir ļoti korekti, bet ļoti patiesi un godīgi. Un tas to ļoti novērtē autoriem. Tāpēc, ka aiziet. Ja divus tādus saliek kopā, tur ir dzirkstelis. Jā. Jo mēs negribam klausīties feiku, mums pietiek, mēs gribam patiesu, atklātu. Tā viena no patiesākajiem un atklātajām laikam bija Džiliņžers, kur viņš runāja ar Bilipsonu, ja? Man likās vienu brīdi, kad viņi vispār aizmirsuši, ka viņi raidījumā. Tas ir forši, tas ir ļoti labi. Bet tad bija ļoti hardcore, dažs tā, jā, ok. Man labi, tas Džiliņžers stilā, viņam jau tas raidījuma koncepts arī to pieļauj. Man liekas, viņam palieku alkoholu vēl raidījumā. Tad viņš arī jau. Jā. Labi. Labi, tas tā, es to neiesaku, bet, kas ir cita, tas... Jau bija taču arī Krīvāņas Pāvļu bazars, jā? Jā. Tad tiem, kuriem patīk, tie arī pavalkās, bet nav fobija. Nē, mēs nevēsim viņu kaut tā. Nē, mums ir ūdens uz galda.
Labi, cilvēki. Cik daudz, man liekas, 40% ir tā veiksmē tieši tā sazoba un tas castings, cilvēku meklēšana, vienkārši neņem pirmo, kas pagadās neaicināti, ir ļoti, ļoti liels apstākļus. Nu jā, nu redz, tas ir atkarīgs no tēmas, par dzīvi parunāt un, nezinu, par laika apstākļiem vai ar jebkuru. Par savu tēmu es varu parunāt ar konkrētiem cilvēkiem. Tiešām. Tev cik ir, vai ne? Jā. Bet arī, es domāju, ir forši pa laikam uzaicināt vēlreiz. Man arī tādi būs, kas nāks vēlreiz. Jo ir tik daudz tēmas, ka vienā raidījumā mēs runājam par vienu, otrā par citu. Zini, kā patiesībā varētu darīt, ka tev ir, ja tu 20 raidījumu laikā esi jau sapratusi, kurš ir tāds, ar kuru tev rītīgi labi sazobe, man liekas, ka viņu vajag aicināt vēlreiz, bet viņam izstāstīs noteikums. Klau, mēs varētu ar tevi tikties vienreiz 2 mēnešos šajā raidījumā. Mēs esam speciālu rubriku tikai dots ar tevi. Jo tad, saproti, tā uzreiz ir tāda kvalitāte, kuru tu vari uzreiz liederīgi izmantot. Visu pārējo mēs uztveram kā tādu testa poligonu, bet kas arī ir vērtīgs. Un tad tos labākās lietas mēs paņemam. Jo, piemēram, podkāstā My First Million, ko es klausos regulāri un joprojām man patīk, viņiem ir viena dāma, Smith, viņai uzvārds, es aizmirsu, kā viņai vārds, 10 raidījums, viņi jau 10 jau uzaicinājuši viņu. Tāpēc, ka vienkārši tā meitenē ir ko dot, un tiem džekiem ārprātīgi patīk viņas idejas. Jā, paldies par brīdī. Jā, lūdzu. Tas ir tā kā bija viens apstākļus. Otrs apstākļus, kas ir baigi svarīgais, ir koncepts. Man liekas, ka nākošie 40% no podcastu veiksmes ir tas, ko tu saki, mērķis. Mēs viņu varam saukt par konceptu, par spēles noteikumiem, par to, kā tu vispār to raidījumu iepako. Jo, piemēram, tagad jūnijā nāks ārā Kristīnas Krēles podcasts, ko es jau sen esmu solījis jau pirms gada, ka viņš nāks ārā. Tagad ir safilmēts 4 epizodes. Viņa ir attiecīgi terapeiti, un viņas koncepts ir sānsols. Tā arī sauksies tas viņas raidījums. Kas ir speciāli izdomās, tad būtu bišķi dramatiskāks tas aspekts, kas nav nepareizi priekš attiecību jautājumu. Viņš būs principā par attiecībām, bet tas koncepts ir terapijas sesijas. Tad ir pāri, ir Kristīna, un ir terapijas sesijas, kuras tiek filmētas. Jā. Vai drosmīgiem jābūt ar viesiem? Jā, bet iedomājies, ir tādi viesi, kur tik to vien grib. Man arī likās, ka operā ir dziedātājiem, kuriem pateiksim, tad vajag kails skatu, tas ir ārzemēs, ja? Tā režisori tā, kuriem vajag, mums saka, nē, kurš tad ies kails skatā? Nē, viņiem ir operā, ir vesela tāds katalogs ar operas dziedātājiem no visas pasaules, kur ir tieši tēls, kailskatus uz operas skatus. Okay. Es domāju, ka ir kaut kas līdzvērtīgs arī sabiedrībā, ja šāds mikro salīdzinājums, kuri grib atklāties publiski un runāt par savām attiecībām, par konfliktiem, sānsoļiem publiski. Un tas, man liekas, ja tu atrodi to nervu un šajā gadījumā atpriekš attiecību atklāšanas, tas ir izcils, man liekas, koncerts. Tas būs tāds Ziepenē līdzīgs, tas spēlētājs. Tur būs ļoti daudz visādas, tur būs interesanti klasi. Ziepenē būs līdzīgs, ja tur aizies tajā šovu variantos, kad ir, nē, tu man meloji un visi šitas teikroklīšanas. Es domāju, tas publikai patiks, bet es domāju, ka Kristīna Krēle ir nedaudz intelektuālākā virzienā. Viņi tomēr arī analizēs un strādās ar viņiem un daudz ko varēs mācīties. Kad būs? Solīja jūnijā, redzēs. Bet ir jau nofilmēts, 4-5 raidījumi ir jau nofilmēti un tas tā. Virziens Gurokam arī ir konceptuāls. Mērķis pilnībā skaidrs. Jā, tu klausās katru vienu vienkārši noblāsiesies, izslēdz, sadusmojās, izslēdz. To cik dalīsies? Tas bija ar progresīvo. To ir džeku, kuram nepatīk efektivitāte. Tāpēc arī tu sadusmojies. Tas ir pilnīgi loģiski, ka tu sāc smilkies tieši par šo tēmu. Tā ir jau. Jā, es arī nepiekrītu viņam šajā jautājumā, kad ir efektivitāte nav vajadzīga. Bet viņam ir kaut kāds dīvains filozofija par šo tēmu. Progresīvais. Tu paklausies, kā viņiem pēdējā reklāma ir nolikt konkurentus ļoti nesmuki. Progresīvīgi. Tagad tas pašvaldība vēlēšana nav. Viņi ar mani par... Nav manā. Ne. Nebalsos par progresīvu. Skaidrs, jā. Labi, bet arī tavs podcasts arī ir ar virzienu, ir ar konceptu. Jā, un es domāju, arī viņš ir neēdz daudziem, jo tās tēmas, tad, kad tu klausies podcastu par veselīgu ēšanu, un tu saproti, ka tu galīgi to nedari, brīžiem liekas labāk neklausīties. Un līdzīgi arī ir manējo podcastu, ka
mēs ceļam laukā šīs tēmas, kas ir, par to, ka nenotiek pareizi uzņēmumos, un bieži vien tur akmens ir vadītāja lauciņā, un kuram vadītājiem gribētos klausīties, saprast, jā, es tiešām nedaru pareizi, labāk slēgšu laukā, jā. Jā. Tikai tā. Es teiktu, piemēram, ja es būtu Latvijas dabas fonds un es gribētu taisīt podcastu par pļavām, kuras nevajag tā kā apsēt. Vajag atstāt kaut kādu daļu no savas pļavu teritorijas, lai aug. Ko tu man ieteiktu, kā man taisīt man podcastu? Protams, ka es ietu viņu filmēt pirmkārt pļavā. Ok, tas jau ir labi jau. Okay. Jā. Un es meklētu šos dabas bērnus, kā plūkt, kur taisa tējas no šīm dabas veltēm. Tie, kuri dzīvo ar šo. Labi, bet tā auditorija būs hipija. Tāpēc, kad ir, labi, ne hipija, bet tie cilvēki, kuriem ir ar staigāšanu basām kājām pa pļavām, tā būtu auditorija. Bet pieņemsim, ka es bišķi nodefinēšu precīzāk, tā auditorija zemnieki, kuriem pieder šīs teritorijas. Un mums vajag viņus pārliecināt, atstāt kaut kādu dabiskajā ataudzē. Vai tas ir šobrīd, ja es būtu pirms 10 gadiem taisījis podcastu par līnu, es vispār netaisīju, jo nav tā sabiedrība vēl tam gatava. Yeah. Vai šobrīd ir tas, ka mēs redzam, ka ir jau zemnieki, kurus to pavalkās un jau tam tic? Jā, ir. Tad es sāktu taisīt, veidot šos podkastus, un es sāktu jau ar tiem dažiem, kuri jau to dara, tie būtu pirmie. Es tev pilnībā piekrītu. Un vienkārši tādā veidā mēs uztaisam ļoti precīzi to konceptu, kad mēs zinām, ka ir 5 šādi zemnieki, kuriem ir kaut kāda filozofija, kāpēc viņi atstāja 10% no savas teritorijas atmatā, ja, pieņemsim. Mēs runājam ar viņiem, un mēs mēģinām dabūt no viņiem ārā stāstus, kā bija pirms, un kāpēc jūs pieņēmāt šo lēmumu, un kā ir tagad, un kāds jums ir labums un priekšnoteikumi. Un mēs varam filmēt arī pļavā. Jā. Jā. Protams, laika apstākļi, bet viss jā. Jā. Tas ir par storytellingu. Tas ir par to, kas strādā raidierakstos. Mēs pagaidām pamanu diezgan mazi stāstu, un storytellings pārsvarā tas koncepts, ko es jūtu, ir, man vajag populārus viesus, jo man jākačā savu popularitāti ar savu tiem viesiem uz skatījumu, tas vienīgais kritērijs. Tas arī var būt mērķis. Varbūt. Bet cik ilgtermiņā, jo Latvijā to populāro cilvēku ir tik, cik viņu ir, un es domāju, ka vienā brīdī arī tam populāriem cilvēkiem cik Fitness kanāls tur bliež, viņš salikbojās ar vienu citu uzņēmēju, viņi tur sola mašīnas par to, ka tu piesakojies viņu kanālam, tad tur jau var visu izlūsē mašīnu dabūsi. Okay. Tagad tur ir skaidrs mērķis dabūt sekotājus 1000 klāt. Un tas viņu biznesam ir svarīgi. Bet, ja mēs runājam par fitness kanālu, viņš ir viens no tiem arī, kurš savu biznesu reklamē šajos, un man patīk, ka viņam arī ir viesi, kas nav baigi populārie. Un ir interesanti, daži ir interesanti, jā. Bet no otras puses, tavi rādītāji un skatījumi palielināsies, ja tev būs populāri viesi. Un tas, ko tas nozīmē, kad ir sabiedrības daļa, nē, viņi jau visur jau ir bijuši, un ir sabiedrības daļa, kuras skatās, tāpēc, ka tur ir tie populārie. Un tas ir tā monēta ar divām pusēm. Tad jau jāicina Ārvils Ašerādens, un parunāsim par valsts līmeni, jā, par valsts līmeni. Mūļais, kāpēc to nebūtu viens raidījums ar Ārvili? Droši vien. Es neticu tam, ka viņiem izdosies, tāpēc, ka man grūti ir viņu uzaicināt. Jā. Jautājums ir, cik tur vai, atkal par viesi, jā, lai tas nepaliek vienkārši tā mākoņains, pūkains kaut kāds vēstījums par skaisto Latvijas nākotni. Bet tomēr godīgi, forši atklāti, bišķiņ dramatiski, jo tā atklātība ir podkastos, tas, ko mēs gribam dzirdēt. Jo tas, principā, podkasts ir tas, kas ir virtuves sarunas, bet ir nofilmēts labā kvalitātē un ir baigā vērtība tajā pat laikā. Tad viss krāna. Man ir neizdarīts mājas darbs, ko es gada laikā arī neesmu tā sākus darīt, taisīt šos mazos reel video un likt kaut kur, lai uzķertu. Es nereklamēju, praktiski. Jā. Tas ir tas, ko es nedaru, un tas man jādara. Tu mēģini organiski audzēt sauli, bet tev jau daudz tev pamanījuši, ļoti daudz jau tev pamanījuši ir jau. Tiem rīliem, jā, tas tev palīdzētu. Mēs varam parunāt tagad ļoti organiski pārgājienas izplatīšanas jautājumu.
podkāstus ir jāizplata, vai ne, kaut kādā. Tā es nemādēšu agad pienas skatīties. Jo tas, kā tu dari, tu vienkārši lietas YouTube, Spotify, Apple podkāstu vai kur tu esi? Jā, tieši tā, šajos trijos. Tu esi šajos trijos, un YouTube tev ir pašlaik stiprākais, ja? Jā. Un es arī katru savu raidījumu ielieku, ka ir šāds raidījums, aprakstu par šo raidījumu, tagad arī LinkedIn savā profilā. Es esmu sāku strādāt uz LinkedIn, jo es sapratu, ka tur ir tā mana auditorija, bet viņi ir visur, bet tā arī, kuru es gribētu, ir LinkedIn. Jā, tie podkāsti rīli, un viņus publicē tu YouTube shortos vai Instagramā vai Facebookā, viņi kaut kādā ziņā viņi var palīdzēt, tā kā dabūt vairāk sekotājus. No mana statistika rāda tādi, kad ir short skatītāji un ir long form skatītāji. Un tās ir divas dažādas auditorijas arī. Un īsti viņas varbūt nedaudz knapi tur saskarās, bet ne ļoti daudz. Varbūt tā ir tāda Latvijas kaut kāda dīvainība. Ja tu zini, ka man ir TikTok kauns jau? Jā, es zinu, jā. Un es sāku tur. Arī citu pateicoties tavam grūdienam. Tiešā veidā, tu man liekas. Un šobrīd man liekas, kas tur klausīsies par mani te, bet man tur nav klāt. Es kaut kādu saturu neveidoju, man tur nāk klāt kaut kāda cilvēka, un es redzu arī uzņēmumu piesaku, un patiesībā arī TikTok strādā. Jā, TikToks patiesībā tagad mākās tāds, ka visiem ir eye-openers. Visi Latvijas uzņēmēji pagaid, tu esi TikTokā, ne, tur jābūt TikTokā. Tur ir noteikti bizness, un tagad var reklamēties arī TikTokā, ko es arī tūlītās mēģināšu arī Room School pamēģināt. Tā kā tur ir jābūt, bet par izplatīšanu. Kāpēc broka virziens tik nenormāli strauji izauga skatījumu ziņā un sakotāju ziņā? Tad tas nav viltīgais jautājums. Man ir atbilde. Es droši vien tādēļ, ka viņš jau ir kaut kādā saistībā ar Delfi, vai ne? Jā, tur ir atslēga. Jā. Tur ir atslēga. Un tā ir gudra atslēga. Tas ir ļoti foršs sadarbības modelis, kur es arī aicinu jebkuram. Jums jāatrod ir partnership, sadarbība ar mēdīju kanālu vai ar kādu cilvēku, labi sauksim par influenceri vai par kādu uzņēmumu, kuram ir liela liste vai kuram ir liela piekļuva kaut kādiem auditorijām. Un tajās, piemēram, Delfi variantā, tas vienkārši elementārs sadarbības līgums, kad ik pa laikam tu liec arī virziena rīlus savējā Instagram kontā, kas ir Delfi Instagram konts. Protams, ja tev sākās tavs podkāstu rādījums un Delfos parādās apakšējā mazajā stūrītī live, ka tu esi laivā, tad diezgan daudz ko dod, lai tu dabūtu tos sakotājus un klausītājus. Bet tā ir, es nezinu detaļas tam sadarbības līgumam, es tikai zinu, ka tā ir viena no veiksmīgākajām un ātrākām sadarbībām, ko vispār var vēlēties, ja jums ir podkāsts un gribat ātri augt. Jā, bet Armandam Rokam arī kā tēvam ir tāda, teiksim tā, Latvijas virziens. Tas ir super, tas ir, jā. Es domāju, Delfim tas der. Tas, ko ir ceniem. Pareizi. Vai Delfiem darētu Latvijas pļāvas diez vai? Kā kurā rubrikā, man liekas, varbūt viņam ir kaut kāds lauksaimnieku vai zemnieku rubrikas. Kāpēc ne? Jo viņam diezgan daudz arī tie podkāsti. Bet mans aicinājums ir meklēt šīs sadarbības iespējas, lai mēdījiem ir interesanti integrēt jūsu saturu savējā. Un tā, ja jūs to atļīsiet, tad tas ir ļoti strauji. Tas ir ļoti strauji. Bet tāpat laikā, ja mēs skatāmies Swedbankā, viņiem 1,4 tūkstoši sekotāji, tas nav daudz, bet viņiem ir, viņi meklē ļoti daudz dažādas rubrikas, viņiem ir 7,000 un 16,000 skatījumu pāris video, tā kā viņi tur pa finanšu tēmu ļoti daudz dažādos virzienos šauj. Man liekas, ka līdz šim, es nezinu, kā viņi izplata, man liekas, ka šodien uzrunāšu, tad cik tieši paņemt ciemos. Un tad, bet kaut kas tur ir veiksmīgi. Mēs pirmā nezināju, ka Swedbankā ir podkāsts. 3 gadus viņiem ir savs podkāsts, tā arī sauc Swedbank podkāsts. Viņi paši saka, ka tas ir viens no viņu komunikācijas lielajiem labajiem lēmumiem, jo viņiem ir viņa private banking cilvēkiem ir atpazīstamība no šī te podkāsta. Ir arī klienti notic vairāk, klienti dzird, ka tu esi eksperts, jo tu runā par to tēmu, dzird, kā tu to runā. Bet viņi aicina savus klientus uz šiem podkāstiem? Nē, ne tikai. Arī ir tādi gadījumi, bet es domāju arī tādi
jaunie klienti vai tādi uzņēmēji, kurš vēl šaubās. Tā kā viņiem tas ir ļoti spēcīgs un ļoti labs komunikācijas kanāls, bet kā biznesa veicināšanas kanāls. Tā kā, tur ir droši vien potenciāls. Jā, par finansēm runāt. Bet par izplatīšanu, piemēram, ja, piemēram, tu uztaisi duetu ar Elinu Didriksoni, tad tev arī diezgan garantēts, ka tu būsi ātri augsi. Jautājums, vai tev to vajag? Vai tev tas ir izdevīgi saturt kopsaucēju kaut kādu? Sadarbības. Viens sakoties, sadarbības ir tas mehānisms kaut, jo savādāk ir organiski čunčināt, ir baigi ilgi, ļoti grūti, bet... Piemēram, es sapratu Armanda Broka un Delfa sadarbību, bet kā varētu būt, tu domā, divu vispār uzņēmumu sadarbību, kuriem ir podcasts vai? Jā, piemēram, 2 dažādi uzņēmumi. Tu sadarbojies ar pilnīgi citu uzņēmumu, kaut vai Kristapu Laipnieku. Ja Kristaps gribēs pēkšņi uztaisīt arī savējo, un jūs esat duetā. Tas ir tas formāts, kas ir My First Million. Vai Kristapam ir metāla apskādes ražošana? Super, un tev ir efektivitātes un līna pasākums. Viņš stāsta par savu metālu apstrādi? Nē, jums nav jārunā. Tur jāizdomā, jums ir koncepts, kurā jūsu abu pasaules varbūt miedarbojās, un varbūt pat vispār nemiedarbojās. Un tas varbūt saistīts ar biznesa, nezinu, kaut kādiem tur par hardware biznesu, piemēram, attīstīšanu Latvijā. Gan to var par to stāstīt, gan Kristaps par to var stāstīt. Jo tas ir My First Million koncepts, jo tie 2 dažādi uzņēmēji, viens dzīvo vispār Ņujorkā, viens Los Andželosā, un viņi ir čomi. Viņiem katram ir savādāks nozars, bet viņiem patīk runāt par jauniem biznesa idejām. Okay. Katram, es domāju, sava auditorija, kas veido to kopīgo garšu. Un tādā veidā bliest. Vai arī super mega koncepts, labi krīmena pasākums, lai kā man nepatiktu tas alkohola lietošana vispār, ko es neatbalstu, bet tas, ka tas ir konceptuāls uzstādījums, uz ko cilvēks skaidri saprot, uz ko tas viss velk. Džilingers ir arī līdzīgi tajā pašā suņu būda, piemēram, arī diezgan skaidri, ko mēs tur iegūsim. Viss būs kaut kur zem jostas vietas, kaut kur būs lamāšanās, visticamāk, tur reāli suņu būda. Bet viņam ir ļoti daudz sekotāju, līdz ar to. Bet, un cilvēki iet. Jautājums ir, vai mērķis ir tiešām tas, ka tev ir 10,000, 12,000 sekotāji, vai tev ir mērķis uzrunāt ļoti precīzi savu klausītāju. Un, lai tu uzrunātu savu klausītāju, tev vajag ņemt viņus, to savus klausītāju auditoriju, aicināt pie sevis cienos un izdabūt no viņiem ārā. Kā te tu atrisināt to savu jautājumu? Kā te tev gāja? Visu. Un tad tu precīzi algoritms tev precīzi sapratīs, 50 plus skaidrs, latviešu, skaidrs, pļāvniekos dzīvo nekā problēma. Visi Spotify rādīs tikai tiem ieteikt, klau tev patīk šis te. Okay. Tādā veidā. Lūk. Kā vēl var virzīt podcastu? Izplatīt, virzīt. Jā. Kopumā 3 galvenās lietas. Tad sadarbība ar mediju kompānijām, sadarbība ar ļoti populāru cilvēku, kas arī principā ir mediju kompānija pēc būtības, un protams, ir reklamēšana un savu e-pastu listi, un tādi klasiskie šie te virzieni, un par to ir visur jāstāsta ņēmus. Vēl, protams, ir ļoti svarīgi, ka tu ej ciemos pie citiem podcastu autoriem, tāpēc, ka tur ir tavs vārtus descriptionā ierakstīts iekšā, un ja cilvēki meklēs, tev parādīsies arī citi raidījumi. Aicināt viesus, kuriem jau ir viņu sekotāju listas, kuri labprāt dalās savos tīklos, piemēram, man bija Egīga Ailuma arī atnākusi, viņa padalījās savos tīklos, un es uzreiz jūtu to, kaut kādā veidā. Tā kā, tās ir visi tie visi mehānismi. Es tā nebiju domājis, bet tu esi manā listē šogad. Bet ne tāpēc, ka tev ir liste ar klausītāju, bet tāpēc, ka es gribu parunāt par normālu komunikāciju, kā nokomunicēt sarežģītas lietas. Labi. Labi sarunāts. Jā, to mēs varēsim izdarīt, jā. Lūk, tas par to izplatīšanu, un vēl ir savā vizītkārtē vai, teiksim, prezentācijās, kur tu esi publiski, kur tu prezentējies, vai Ilza Čerevko, efektivitātes līdz eksperte, to jau tu dari, un apakšā ir podcasts, iestrādā Gūvidnieku smagi autore. Jā. Un visu tas jānekējušā. Es vakardien uzzināju foršu lietu, ka patiesībā Latvijā pilnīgi mierīgi var iet un pieteikties uz
uz publiskajām runām, uz Tech Girls, Tech Chill, visādi šie te pasākumi. Viņi meklē runātājus. Un vienkārši zinot, ka viņiem tāds un tāds datums ir, aizsūti viņiem savu pieteikumu ar tēmu. Pirmajā slaidā tavu bilde, Ilza Čerevko, autori tādam podkastam un tāda eksperta visu. Un tas ir arī vēl viens mehānisms, kā tu dabūsi iekšā to savu raidījumu arī tādā veidā. Tā kā par to ir daudz, raidījums jāizplata. Tāpat kā produkts. Tāpat kā produkts, jo komunikācija ir vēl viens departaments. Podcasts ir vēl viens departaments tavā uzņēmumā, ar kur jādarbojas. Nu, lūk, kādi tavējais nākošais, kas nākošais viesis būs? Nākošais viesis būs Georgijs Bukovskis, kurš ir Latvijas Lean top eksperts. Es esmu jau pārgatavojusies viņu dēļ, jo Georgijam tur sanāca visādas lietas, ka vajadzēja atteikt pāris reizes jau tikai tāpēc, ka netika. Un tur, es gribu ielīst šī cilvēka iekšā. Es gribu saprast, kā viņš domā. Es arī pārlasīju viņa grāmatu vēl, un ir tādas lietas, ko es gribu. Viņš domā pilnīgi pretēji 80% uzņēmēju, un es gribu saprast, kāpēc viņa domas ir pareizākas nekā 80%, 90% uzņēmēju, un tas būs tas ir, visgaidītākais. Super. Un viņš ir daudz kaut kur arī runājis citur? Viņš nav runājis podkastos, es speciāli sameklēju video, kur viņi būtu runājis, nav. Podkasts viņam būs pirmo reizi. Viņš runā daudz konferencēs un apmācībās. Bet viņam ļoti daudz ir šī individuālā konsultācija par uzņēmumiem, ko viņš iet un palīdz Latvijas uzņēmumiem. Tu ir plāns arī doties pie kāda no saviem viesiem ciemos? Jā, bija jau viens, bet redz, tad, kad tu stāsti un rādi savus procesus un visu uzņēmumu īpašnieku, kur pateica nē. Ja? Viņi negrib tik publiski iznest savus procesus, bet ir. Ir tādi, kas grib tieši, vai ne? Tādi, es nezinu, vai tas, ko es esmu noskatījusi, grib. Jā. Bet es ļoti gribu aizbraukt uz Lodes ķieģeļu ražot. Viņi ir gatavi dalīties. Es ceru. Man liekas super vispār ideja. Ķieģeļu ražot. Ne? Jā, ļoti forši. Izklausās, un arī būs smuki vizuāls, domāju. Tur būs diezgan daudz ķieģeļi. Un tur es netikšu viens jalā, tad man vajadzēs pat. Tev vajag komandu paņemt. Jā. Vajag šādos izbraucienos vienmēr vai komandas ņemt līdzi. Komandas nozīmē viens cilvēks, varbūt divi. Bet tā. Ja mēs parasti, kad mēs braucam kaut kur ciemos, mēs uztaisam mazo ekskursiju vienmēr ar maziem lavuliem mikrofoniņiem vai par rūpnīcu kaut kur, piemēram, mēs bijām Kinetikas rūpnīcā, iztaigājām Rāņģēs Stenslau viņā nāgu. Zinu, bet kad bija jau tas raidījums? Jā, man 10. raidījums ir biznesa ideja podkastā. Viņi jau kā spēlētas darām, jo es biju ieteikusies ciemos pie viņiem un netiku un reikā, un būs virtuālā tūrs. Jā, un tad mēs vienmēr mēģinām sarunāt, ka mēs vienā telpiņā uztelējam visu to setupu, kā piemēram tagad mums ir 3 kameras, tur gaismas un visi ir lielie mikrofoni, un mēs aizjām tajā podkāstu draivā. Un tad montāžā tas bija ļoti viegli, ja montētājs jūt, kad ir, man gribās iestarpināt to ceļojumu epizodīti pa vīdi, tad uzreiz viņš paliek daudz svaigāks, tas viss tas skatījums. Jo redz, kā tas podkāsts, viņš, man baigi nepatīk taisīt tos podkāstus melnās, tumšās telpās, un gribās labāk atrast kaut kādas gaišas telpas, un vislabākais braukt ciemos, un tad ir, labi stundu prasa uzstelēt visu to tehnisko lietu, bet priekš tā klausītāji tas ir vēl papildus interesanti. Tas ir mans sapnis īstenībā, tas ir mans sapnis par to, ka es varētu braukt pie tiem uzņēmējiem un nevis tikai runāt par to, cik ir forši, bet ka viņi ārīgi, ka reku un mums ir tas āķītis, kurš mums ietaupīs 100 eiro nedēļā. Tev būtu super bētīgi. Tev tieši tavējā sfērā, man liekas, bet tev jābrauc. Tev sponsors ir tev, kurš paņem, kur raidi sarunā. Un jūs varat doties, jā. Lūk, tas tas podkāsts ir evolucionāli kaut kādā ziņā. Man būs vasarās, gribu uztaisīt mežā vienu podkāstu. Tas ir ar vienu paneļu māju ražotāju. Aizbrauksim Smilteni pie viņa pastīties, kā viņš ražo paneļu mājas. Viņš saka, bet man nav vietas, ka mēs taisīsim mežišķi arī blakā, nekas tur uztaisīsim. Man būs labs laiks, tad varēs. Jā, laiks man bija viens podkāsts,
kad ar Matīsu mēs nevarējām viens saplānot laidus, un viņš bija Gļaviņās, es saku, braucam pie Daugavas. Jā. Bet arī toreiz liela ietus, un mēs, tad beigās bija studijā, bet jā, man liekas forši. Ja, es biju nesen runāties ar mārketinga aģentūrām par to, kāpēc jūs nepiedāvājat podkastus. Viņi visi saka, mēs jūtam tūlītās visi sāks to darīt, bet tā pagaidām ir tā baila tāda, ka visi baidās no ilgtermiņa apņemšanās, bet visi iet ciemos, visi saprot, ka tas ir jādara. Un it īpaši PR aģentūras saka, tas būs mūsu jau stratēģijā, jau viss ir iekšā, jo mēs jūtam, ka tūlītās Latvijā tas ies augšām. Ir kaut kādi tie 500 podkāsti vēl joprojām, man liekas, kā aug, kaut kādas foršas lietas parādās. Es gan esmu bišķiņ izvēlīgs, es pārēc tos biznesa podkāstus klausos, es tajos, kas ir pāļu bazāri, tie man netiek piedāvāti nemaz algoritmā, un es nemaz neredzu to tēmu. Bet tev ir kaut kāda doma, kāds varētu attīstīties, ka varbūt, ja ienāks tie kvalitatīvie biznesa podkāsti, ka šie... Viņi nenomist droši vien tie izklaidēs podkāsti. Kaut kā ir jauna nenomist. Nē, izklaide vienmēr paliks, jo izklaide tas ir ļoti svarīgi. Starp citu, ja tā prasa vidēji kādus podkāstus klausās Latvijā cilvēki, tad ir patiesībā cilvēki jau pat vairāk nav pirmajā vietā. Ir šis te komēdiju, Džeku Bizi vaļā. Pat pieaugušie, tas nav tikai jauniešu pasākums. Labi, tas ir mūsu tagad judgments, jā? Nē, es nesaku, ka viņiem, bet, viņiem forši. Gābēs forši, bet, ka tas ir pirmajā vietā, tas pārsteigums. Jā, arī, jā, viņi tur diezgan aktivizējās vispār tajā producēšanas lietā arī, bet cilvēki jauda, kas ir tas dinozaurs Latvijas podkāsta ainavā, vēl joprojām kapā, Lord Enlin Malts iet tajā virzienā. Labi, man liekas, ka virziens ir 3. vietā, bet, tas ir gaļu biķi, jā, tas ir kā kuram. Bet tādi jauni, svaigi, forši, it pa laikam kaut kas panātās, bet, ja mēs paskatāmies, tad ir pēc ap to 10. raidījumu ir krīzes kaut kādas notiek, vai grūti uzturēt to ritmu. Zini, es, piemēram, izvēlos podkastus pēc tā, kas ir viesis. Jā. Es pēc viesa. Ja Andris Bita iet uz jebkuru podkāstu, viņš aizies Pāļu bazaru, arī to es klausījos. Jā, starp citu, jo mēs sekojam Bitam, jā. Es arī starp citu viņam. Es sekoju Bitam, es sekoju Egijai Gailumai. Ir kaut kādi cilvēki, kurus es klausos visos, tevi es klausos visos raidījumos. Es to tā. Visur, kur tu esi? Mēs pazīstam. Jā, un jā, tā kā es sekoju cilvēkam, nevis podkāstam. Jā, Egija vienkārši spridzeklis, ārprāts, vienkārši tā enerģija un tas prieks. Es esmu totāli priecīgs, ka Latvijā mums ir šāds cilvēks un vēl tagad enerģētikas biznesā iet iekšā. Vispār. Ārprāts. Kosmos. Ļoti, ļoti forši. Vispār, jā, ja viņai būtu masterminds, es maksātu arī 4 ciparu skaitu, lai būtu tajā mastermindā, vienkārši būtu tajā vidē. Jā. Jaunie trakie, gudri, apņēmīgi, ar baigiem galiem, ar baigiem sakariem. Vai kā Egija, man klausies, kurā kamerā man jāskatās. Uztais mastermind, tev klients ir jau, jā. Es par tevi panlējiem, jā. Un vēl kas man, tas ir man vienkārši, es pat nodarbojos sportu un es klausos sporta podkastus. Kurš tu klausies? Es sporta studijas un Vefiņu klausos. Vefiņu klausies. Jā. Kā tev patīk, kā interviju jaunums? Man patīk. Jā, man patīk. Es arī, protams, skatos kaut kādu tur futbolus, man vispār neinteresēs. Neskatīšos, nevis tāpēc, ka tur tagad visas sērijas jānoskatās, bet jā, klausās, man patīk. Bet man liekas, tie sporta podkāsti ir kaut kādā ziņā profesionalizējuši vispār to podkāstu ainavu. Viņiem ir reāls studijas, labi, viņiem tur ir pīķis no tiem totalizatoriem. Bet tas, kā tehniski viņi visu nodrošina, super. Man liekas, viens no interesantākiem sporta podkāstiem bija Zeļiem, basketbola kluba, tie džeki visbuļs bija un Šenhofs un 4 džeki runāja par basketbolu. Un Maņas Bāliņš vai kaut kas tur bija moderators. Varbūt nebija Bāliņš, bija kaut kas cits. Man liekas, viņi viens otru visu laiku papildināja, kritizēja, vilka tur uz savus jokus un man liekas, bija ļoti, ļoti foršs koncepts. Un ja šādu varētu uztaisīt, piemēram, par finanšu raidījumu, tādu pašu konceptu, 4 profi, bet bišķiņ tādā neķeķīgā, bet tas nav tas īstais vārds. Paldies soviets. Jā, paldies soviets, bet pat laikā ir daudz vērtības. Tāpēc arī es bieži vien klausījos. Tagad es arī klausos, sporta podkastus diezgan daudz.
Latvijas televīzija, tagad tas ir misija Latvijas. Nu, tāda tur ir mega komanda. Bilde ir vienkārši kino cienīga. Viņiem ļoti daudz tiktokās, starp citu, ir. Viņi aicina arī uzņēmējus un ar latviešu, kuriem mēs varam palapoties. Šitais jāpaklausa. Ļoti labas lokācijas, no podkāstu viedokļa var skatīties, tiešām to production līmenis ir ļoti labs. Saturiski visu kaut ko vienmēr var uzlabot konceptuāli, man liekas, kad šis te koncepts bišķi ir izšāvis, viņš jau ir bijis jau, un ja mēs esam jau palapojušies ar tiem latviešiem, tad gribās kaut kādu nedaudz citu to sajūtu. Klausies, bet arī šīs tikko pateicis par tiem lapošanos, ka mēs ieraugam, cik daudz foršu cilvēku ir tieši caur podcastu. Jā, ļoti daudz, jā. Mēs nezinātu par viņiem. Tik cik Latvijas lapnumā reizi gadā. Kad bija ieraksts ar Artu Beitāni, viņa ir Venture Capital Built-It kompānijas partneri, un viņi stāstīja par tiem uzņēmumiem, kuriem viņi dod naudu. Un viens bija, kuru pārtu es tagad aizmirstu tam uzņēmumu, bet viņi Polijā atvēra ražotni ūdeņa ražotni. Viņi atraduši kaut kādu ķīmisku veidu, kā ražot ūdeņa priekš enerģijas daudz lētākā veidā. Un man liekas, un tie ir latvieši, un tas notiek, un tad viņi stāstīja, zem tām tilts, tur bija arī robotizēto roku kafejnīcas pirmie prototipi, un viņi tagad uz Ameriku aizgāja pārdot savus produktus. Un tie ir arī latvieši. Kaut kā inženieri sagaisījuši lietas. Zikā, es nodarbojoties ar šo digitalizāciju, man jau liela daļa šo klientu ir ražojušams uzņēmumi un ražojuši uzņēmumi. Un es saku, ka Latvijā ražošams nav, protams, ja nav tā kā Vācijā, tur aizņot uz studēt, jā, bet tik daudz cilvēku kaut ko dara un tik foršas lietas viņi dara. Un jā, fantastiski tā kā jāsūt tev šie 100,000 ideju. Jā, man jānolāk uz 1000 idejām, pagaidām 70. Bet labi, vēl kaut kāds laiciņš ir priekšā. Bet labi, tas ir par podkāstiem. Kādus vēl komunikācijas mēdījus tu patērē vēl bez podkāstiem? TikToku skaties vakarā. TikToku es skatos, man tur patīk receptes. Fresh. Es receptēm sekoju. Televīzā man pat mājās nemaz nav, to es neskatos. Un ko tad es vēl? Es komunicēju vienkārši dzīvējā ļoti daudz cilvēkiem. Nē, es to meloju, nē, man televizors man nav, bet man ir teicis pieslēgums. Okay, bet... Tas jau ir televizors. Jā. Bet es, pagaidu, tu man te apmulsināji. Man ļoti patīk komunicēt dzīvējā, tāpēc es eju daudz kur visādos, es esmu biznesa efektivitātes asociācijā, es esmu BNI, es tiekos ar cilvēkiem, runājos ar viņiem klātienē. Tā ir super lieta. Jā. Tas, un... Filmas grāmatas. Filmas grāmatas. Šobrīd es lasu... Starp citu grāmatu, ko man ieteica viens no maniem podcastu viesiem, līderis pēc titula Urban Charm. Tikko izlasīju, starp citu foršu grāmatu, Inga Daliba uzrakstīja grāmatu, viņa ir tāda PR speciāliste, esi lielisks, neesi perfekts. Tu daudz lasi latviešus? Jā. Limitless man ir nākamais par smadzenēm. Iesauku lasīt, kaut kā pārtrauka man tas lasāmais. Tas, ko es vēl gribu sasīt arī Kristīnas un Kristapa jau no grāmatu par kalniem. Viņam jauna grāmata? Jā. Ok. Man vēl pirmā jāpabeidz ir. Neizlasīju vēl par pagaidu? Pirmā vēl nē, pamirsu vēl nē, nekad skapīt. Es redzu, jā. Citu izlasi, patiks tev pēdējā lapa. Nelas tagad pēdējā. Man jau pirmā jau likās jau pietiekami jautīgi jau. Jā. Tā kā es miksēju gan tādu profesionālo literatūru, gan arī kaut kādu, man ļoti patīk vēsturi, piemēram, Benjamiņas grāmata un šis te par Herbertu Cukuru Albanda Pučs grāmatu, tur es lasu tās mēstursatas grāmatas, un tur es arī mācos to literāro valodu. Un kur tu viņu pielietosi? Kā uzstāšanās un podkāstos, un vārdu grāmatu palielināšanu. Man nav tikai viens vārds. Ja man saka literāra valoda, man uzreiz bišķi tā kā, kāpēc literāri? Bet tas tiesāk ir vārdu kāji. Tas ir vienkārši padziļināt domu un veidu, kā mēs... Smuki izteikties, skaisti izteikties. Jā. Tur jau tā grāmatās to var iemācīties. Jā, tieši tā. Un forši, labi, kur mēs tev varam atrast? Protams, tavs podcasts un kaut kas vēl? Mani var atrast, jā...
YouTube, Spotify un Apple podkastā strādā gudri, nevis smagi. Vai arī Ilza Čereko jums arī būs? Es domāju, jā. Nē, es vienmēr meklēju pēc strādāt gudri, nevis smagi. Nu, un, biznesa efektivitātes asociācijā mēs rīkojam visākus pasākumus un arī visādi interesanti izglītojoši pasākumi ir, kur es arī piedalos un organizēju. Nu jā, tā. Ok, forši. TikTokā arī strādā gudri? Es TikTokā arī strādā gudri, nevis man tu var redzēt man seno vēsturi, kur es vienu pati lauzos mēģināju kaut ko darīt, jā. Forši. Labi, Ilza, tev liels paldies par to sarunu. Liekas, mums ļoti labi gāja, liekas tā ķīmiņa bija, slēgt tā bumbīgi gāja un mētājās. Labi, līdz nākošajai reizē. Laikam, mums jāsarunā, kad es pie tevis nāku, vai ne? Vasarā tu nāc vai rudenī. Es jau esmu iešplānās. Skaidrs. Paldies. Čau. Liels paldies Ilzei Čerevko un noteikti piesakojiet viņas podkāstam, ierakstiet kaut vai YouTube, strādā gudri, nevis smagi. Un jau šodienu jau viņai ir 16 raidījumi par tēmu līnu un efektivitāte. Jūs varat piesakot arī mūsu podkāstam YouTube, Spotify un Apple podkāstos, spiediet laiku, un tas palīdzēs algoritmam saprast, kuriem cilvēkiem mums vajag tālāk arī stāstīt par to, kā podkāsti var ietekmēt jūsu biznesa rezultātus. Tiekamies nākošajā raidījumā.